Sveiciens PAFBet šūtraundā. Siliņš un Kugrēns jūs priekšā. Latvijā Eirobaskets gan aiz muguras jau, bet, medaļu cīņas turpinās. Latvijas izlasē. Latvijā kā valstī kur te viss notiek. Jā, ekonomika griežās. Jā. Paldies Somijai, Jā. kas tika pusfinālā. Pārunāsim šodien, protams, par Eirobasketu pusfināliem, par medaļu cīņām, par gaidāmo, bet, noteikti varbūt ne tikai par to. Jā, parunāsim arī par aizgājušo un, protams, apbalvosim arī Pro Baller arēnas konkursa uzvarētāju, kurš tāpat kā iepriekšējais konkursa uzvarētājs dabūs dāvanu kārtu un varēs uz kaut kādu, man liekas, pusotru stundu iet iemēģināt vai jau kārtējo reizi uztrenēt savu skilu, vai vienkārši labi pavadīt laiku. Jo tuvojas sezona. Jā, amatieru sezona tuvojas Pro Baller arēnā. Tur ir superīgi, super grozi, super viss. Labi, sākam. Sākam. Drošākajam kazino Latvijā PAFBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBet LV. Tātad Latvijai, jā, lūdzu. Pirms es gribēju ievadu, jā, jo tu esi šajā lūdzu. Eiropas čempionātā kā žurnālists. Es šo Eiropas čempionātā kaut ko 6-7 spēles, gan Latvijas, gan nelatvijas, esmu apmeklējis kā skatītājs. Un par to nezinu, kāds tur būs izmaksas, kāda būs ekonomiskā. To pēc tam tur vēlāk runās citi, bet es no skatītāja puses gribētu pateikt lielu paldies, jo man kā skatītājiem liekas, ka ir super noorganizēts. Kad ir pilna arēna, ja tu ierodies 2 stundas pirms arēnas, tev ir super ko pirms spēles fanu zonā, ko darīt. Ja ierodies arī 15 minūtes pirms spēles, tur viss ir tā sakārtots, ka tu uz jau spēlētāju izsaukšanas būs skatītāju vietās sēdēsi. Un, tiešām es biju ļoti, ļoti apmierināts, kā ir saorganizēts, kā tu kā skatītājs jūties arēnā. Vienīgā reize, kad es kaut ko nedaudz dzirdēju, bet tiešām tas ir vienīgā reize, un tam laikam bija objektīvs pamatojums, bija pēc Latvijas-Lietuvas spēles, kad tur iela bija aiztaisīta cieta. Jo tur bija aizdomīgs sainītis atrasts. Tas bija vienīgais, kad es kaut ko esmu dzirdējis, ka kāds ar kaut ko ir neapmierināts. Tas neizbēgam, ja tā, tad arī lidostā. Kopumā, jā, es arī neesmu vispār dzirdējis neviens slikti. Varbūt vācieši tur mazliet par viesnīcu, jā. Viesnīcu, bet tās viņa problēmas izskatās, ka nav viņiem arī. Pagaidām nav problēmas, jā. Problēma. Bet, sākam droši vien ar Latviju, jo Latvijas izlase apstājās 8. finālā, tātad bilants grupā 3-2. Būtībā grupā uzvarējām to, kas bija jāuzvar. Zaudējām tās spēles, kas bija lielam, vai mēs nebijām favorīti, vai bija 50-50. Jā. Pret Turciju droši vien. Tā, un tad 8. finālā zaudējums Lietuvai vēl vien tāda it kā mēs laikam skaitījāmies favorīti, bet, manuprāt, tā bija 50-50 spēle, kas beigās sanāca tur 70-30 apmēram. Jā. Kāds tev ir tas kopējais? Tu tagad esi bēdīgs kā Latvijas izlases fans? Protams, ka es esmu mazliet bēdīgs. Es gribēju, man pirms čempionāta bija tāds, ja mēs esam 8. es esmu super priecīgs un viss ir ļoti forši. Es laikam par zinu, ko esmu bēdīgs, kad nesnāca neviena no tām 3 spēlēm. Vienalga, vai tā bija grupā pret Serbiju, kur bija tuvu, vai Turcija, vai 8. fināls. No tām līdzīgajām. Līdzīgajām visās tika piedzīvots zaudējums, un tas atstāja tādu, pat ne jau tā izkrišana tajā 8. finālā, bet tas, kad nebija... Respektīvi līdzīgajām pēc kaut kāda statusa. Jā, pret Igauniju bija līdzīga spēle, bet tomēr mums vajadzēja uzvarēt, tur tā izmocija uzvar, bet jā, tajās, kur varbūt mēs esam vai 50-50 vai mazliet, tur pret Serbiju underdogi, kad nebija tā viena, kas liek visiem tur eksplodēt, pacelties, un tas ir žēl. Tas ir žēl, kad labākā spēle ir zaudējums īstenībā šajā čempionātā. Pret Serbiju. Jā. Tā droši vien varētu teikt. Visādā ziņā, arī taktikas ziņā, laikam tā bija vislabākā spēle. Tur tā nonivelējot vienkārši, mēs ļāvām spēlēt Jokičam, un lai viņš neiesaist tos pārējos. Tas arī pa lielos vilcienos strādāja līdzīgi kā Lietuva pēc tam pret mums spēlēja 8. finālā. Un droši vien tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc sanāca tā, kā sanāca. Es nezinu, es piedāvāju varbūt iedot atzīmes, lai tā interesantāk un dinamiskāk. Paņemam skalu no 1 līdz 10, kādu atzīmi mēs varam ielikt Latvijas izlasē par šo turnīru. Tu vari ņemt vērā droši vien kaut kādu to savu sajūtu pirms turnīra, pēc tam, kas tur sanāca, ņemot vērā visu to. Jo droši vien tiem, kuriem bija tā sajūta, ka jāņem medaļas, citu variantu nav. Tā atzīme varētu būt zemāka. Nē, es ielikšu kaut kādu
6 ar plusiņu, nu kaut kas tāds. 7 es liktu, tātad labi es liktu, ja būtu tas ceturdaļfināls, vai arī tā Serbija uzvarētu vai kaut kas tāds. Bet tagad tādu 6, tur stabili ir pabeigta, teiksim tā, pamatviela ir izpildīta, kas bija tikt ārā no grupas un tie vieglākie uzdevumi. Ziniet, ļoti ātri tev vai vispār ir cilvēki, kuriem ļoti ātri ir samazinājušās tās ambīcijas. Pirms turnīra tur runā, mēs tur varētu varbūt pie veiksmes pacīnīties par medaļām. Tagad, pamat uzdevums tikt ārā no grupas. Viņi izdarīja tā. Es salīdzinu, ka šis ir, kā es 12. klasē noliku matemātikas eksāmenu. Es ļoti labi izpildīju testa daļu, un ar to pietika, lai man ir sekmīgs, pat ne mazākais sekmīgs, jau tāds D līmenis. Un tad otrajā daļā es tur kaut ko bišķi pastījos, un pēc cietiem tiem riekstiem, jeb trešās daļas, es tur pat tā kā neķeros klāt. Un tad Latvija arī tā neatvēra to testu. Viņi izpildīja testa daļu ļoti labi, tādā ziņā, kas bija Portugāla. Jā, un viss. Tā kā es tā 6, tad 6 ar plusiņu es iedodu. Es laikam, ar plusiņu pat, es 6, man tas plusiņš tur nesanāk, jo man 6 tas ir, tā kā, ja mēs skatāmies pēc tiem skaidrojumiem, tad tas ir gandrīz labi. Es piekrītu tev, ka ceturtdaļfināls būtu labi, ņemot vērā arī kaut vai bookmaker prognozes pirms turnīra. Mēs tur bijām tā 4. līdz 11. komanda. Vai, beigās esam bijuši zem tā. Kādam bija jāpaliek ārpus 8, mēs bijām vieni no tiem, kas palika ārpus 8, no tiem, kam tur teorētiski paredzēja. Daudz tādi palika. Spāņi palika ārā. Francija. Un Somija tika iekšā savukārt viena no tām komandām, kas arī bija tajā 4 līdz 10, 11. Un tad es teiktu, ka pusfināls būtu bijis 9. Pusfināls jau tur teicami, un medaļa būtu izcila. Jā. Bet arī, ja mēs skatāmies no savukārt izpildītājiem, droši vien, ka spēlētājiem var iedot 6. Jo vienkārši gala rezultāts ir tāds, kāds tas ir, un droši vien, ka augstāk viņi paši sev arī nedod. Treneriem droši vien, vai trenerim bankī var iedot 5. Maksimālais 5. Īpaši par to pēdējo spēli pret Lietuvu. Tā atstāja arī mīlas tādā trenēšanas ziņā. Un tad 6, 5, vidējā 5,5. Man tur 6 plus nekāda nesanāk. Tad 6, labi, ok. 6 plus. Es ielieku 6 plus, jo es gribu, lai šie čaļi turpina ar prieku braukt atpakaļ uz izlasi. Jo, ja Kugrāns ieliks maz atzīmi, tad neviens nebrauks. Nē, ar to ideju, ka, viens jau tur baigi atkal viņi tiek, nezinu, daži cilvēki. Un šeit man ir jāpasaka mans monologs, jā? Saki, aiziet rēns. Es neteikšu, varbūt tās, kas skatās, ja te ir kaut kādi cilvēki, kas sauc, ka mēs zaudējām, izmantojot salīdzinājumu lietuviešu celtniekiem. Tad es atvainojos, tie celtnieki, paskatieties arī, kāds tomēr dažiem ir karjeras un labi spēlē tas pats. Kaut kāds tur Veličkas, nezinu, tas Velička Vācijas Bundeslīgā, man liekas, pagājušajā gadā bija labāk stāti kā Lomažam. Šogad spēlēs ar Lomažu vienā komandā. Viņš ir veidojis karjeru caur Itālijas augstāko līgu, Francijas augstāko līgu, Vācijas augstāko līgu. Viņš tā kā ir diezgan labās līgās bijis pamats saspēles vadītājs. Un tā kā ilgi, un tur ir tāpat tās čaļi, kas ir arī ilgāk jau tur Eirolīgā, vienalga, kāda viņiem bija loma šajā, tur ir NBA čalis tajā komandā. Ja šitie ir celtnieki, tad varbūt tas, nezinu, kaut kāds cilvēks, kas viņus sauc par celtniekiem, tad, manuprāt, tad tur, ja mēs runājam tajās alegorijās, tad salīdzinājumos, tur tas cilvēks, nezinu, man liekas, kāds pats ir bijis meistars ar zelta rokām, bet kuru no visiem objektiem atlaidi, jo tad vienreiz viņš sevi iezāģēja kājās, vienreiz brigadierim uzlēja betonu netīšām virsū, vienreiz, nezinu, aizgulējās un iedzērs atnāca, un tad šitie celtnieki kopumā ir tādi ļoti prasmīgi meistari, kas ilgi turās savā darbā. Pūksti kaut kur nav ķiveri, kaut kur nemētājs. Vajadzētu būt kaut kur. Tāds uzbrauciens nebija tā, ka, kā, mēs nezaudējām par lietošiem, arī par Bulgāru basketbolistiem nevarēja teikt, ka tie ir zemnieki mūsu iepriekšējais viesis, bet Lietuvas basketbolists. Viņš, man liekas, pats, viņam jau tas besī, jā, bet, tā kā, jā, varbūt mazliet favorīti mēs varējām būt pret Lietuvu, jo mums, nezinu, Kristaps un mēs esam mājās. Es ieliku 5-45, tāpēc, ka mēs mājās spēlējām. Tas bija vienīgais tāds emocionālais arguments vai faktors, kas man nospēlēja, jo tā visādi citādi, es laikam liecos tev vairāk. Starp citu, celtnieku līgā spēlēs Cams Reddish nākamā sezonu. Un tas ir NBA 10. Pagaid celtnieku līgā Lietuvā. Lietuvā, jā? Kurā klubā? Šauļos. Šauļos, Cams Reddish spēlē Šauļos. Wow!
Jā, nu tas tā. Bet, tas ir interesanti. Bet nu, man tas lielais secinājums, ko es arī te, man tur Delfi prasīja viedokli, un es tā arī pateicu, droši vien var atkārtot, ka šis nebija tas basketbols, tas Latvijas-Turcijas 22. gada vasaras basketbols mūsu izpildījumā, kur Porziņš tā kā izcili iegūlās tajā mūsu komandas spēlē, tajā plūdumā. Šeit mums bija, manuprāt, pārāk, un tas atkal ir droši vien treneru bankai lauciņā akmens, ka, manuprāt, bija pārāk, mēs pārāk spiedām uz to Kristapu un neļāvām viņam vienkārši kļūt par izcilu papildinājumu mūsu dabiskajiem basketbolam. Bet skaidrs, ka tur jau mēs varam to analizēt tā no savām pozīcijām, droši vien treneriem ir savi argumenti, un es pieļauju, ka pretinieki arī kaut kā droši vien piespied mūs darīt. Kas man mazliet vēl sāp par to Lietuvas spēli, ka man tiešām likās, ka viņi nebija super labi notrenēti, bet ar visu to tajā spēlē man likās, ka bija kaut kādas 3 vietas, kur likās tā kā, tagad varētu salauzt. Tikai mēs tos dažus brīvos trīspunktus iemest. Varbūt tur būtu nevis 6, bet 7. Jā, un jo tur atkal kaut kādā ziņā ne tikai treneris, bija tur uzbrukums dažs brīdi izstājās. Tas ļoti stagnējoši. Jā, iestrēgs, bet tāpatās kaut kur nosacām. Likās, tagad aizskries, kur ir tas brīvs trīnīts, bet tajā izšķirošajā spēlē arī tie, kas palīdz tiem, kas visu laiku met, tur tas aizmet Žagaram 0,5 trīnīši, man liekas, Artūrs Kurucs neko neiemet. Jā, tā mazliet palīdzība. Šito arī jau ir izskanējis citur, un kolēģi mums stāstījuši, ka mēs pielāgojāmies un spēlējām lietuviešiem izdevīgi basīt vienkārši. Un ja mēs spēlējam pretiniekiem izdevīgi basīt, tad pretinieks, kurš ir fiziski lielāks, tad loģiski, ka viņam ir priekšrocības tajā ziņā. Ja pret jebkuru mūsu spēlētāju tur pozīcijās bija lielāki džeki, kas savā basketbolā jūt daudz ērtāk nekā mēs savā. Bet par tām ekspektācijām vēl par latviešu faniem. Man liekas arī ļoti smieklīgi labi, ka tur kāds par celtniekiem sauc lietuvieši. Tas, viņš ir, man liekas, cilvēks, kurš sporta populists kaut kādā ziņā. Tāda vienmēr būs, un viņi visi jau kārtībā, lai runā. Bet man liekas smieklīgi arī par tām ekspektācijām, ka dažiem liekas, ka Latvija ir kaut kas tāds, un ka tur pārējie toči visi ir celtnieki. Pirmā spēle arēnā pret Turciju. Es, man liekas, pēc pirmā puslaika ieeju toaletē, un tur kaut kādi eksperti runājas, un es pēc tam izdzirdēju šādu frāzi. Man kāds var būt? Vienkārši kaut kāds. Random melns vienkārši trīnīši tagad samet. Man tāds, Google, nav gluži random melns, tur tāds Eirolīgas čempions. Labi, zin kā, fans ir fans. Jā. Nevar jau pārmest, ka tu savējos cel augstāk. Bet man liekas, varbūt tu neesi kaut kur līdz galam objektīvs, tāpēc, ka tu tā kā jūti līdz tam savējiem. Tas ir normāli. Un īstenībā ir forši, ka ir viedokļi, ir forši, ka cilvēki nav vienaldzīgi. Tas būtu vistrakākais, ja būtu vienaldzīgi. Man liekas smieklīgi, vienkārši, par kaut kādus citus, ir kaut kāda arī naturalizētie spēlētāji. Bet man liekas, ja tu bišķi seko līdzi Eiropas basketbolam, tad Šēns Lārkins ir tāds, viņš īsti nav randoms. Viņš ir viens no tiem, kurš nav arī super random ar to, ka viņš ir Turcijas. Viņš nav tas kā Kails Almans. Zini, kuriem ir random naturalizētais? Slovenijai. Alens Omičs. Kāpēc? Bosnietis, jā. Viņš jau pievienojās tikai pēc tam, kad izkrita Džošs Nībols. Jā, pareizi, jā. Viņš ir kādreiz iepriekš spēlējis, bet šajā brīdī viņš bija ļoti random. Viņš paņēma, tāpēc, ka atbrīvojās vieta. Tur daudz. Kailas Almans arī bija diezgan random. Viņš pirmo reizi Melkalnē arī ieradās. Nē, bet tādā spēles ziņā. Spēles ziņā, jā. Jā, es savukārt vēl gribu iedot sveicienību šautautu FIBA bildēm čempionāta lapā. Tiešām brīnišķīgi foto arī meklējot šeit. Piemēram, šis foto ar Lomažu. Es domāju, šo var likt Instagramā mierīgi. Man liekas, šis tāds... Nav Mikus Kļaviņš. Viņš Latvijas izlasē bildē. Es viņam prasīju, vai tas nav viņš. Varbūt, ka Goldbergs. Ļoti daudz Goldbergs. Mārtiņš pats arī liek viņam ļoti smuks bildes. Dārs Leismērs arī, starp citu, bildē. Jā. Arī. Labi, spēļau, tur daudz. Talantīgi fotografi, ne tikai basketbols. Bet šī bilde ir, man liekas, tāda šitā, man liekas, Lomažam jāieliek sev makā. Kaut kā tāda, man liekas, tāda sev motivācijas bilde. Kas forši? Jā. Klau, vēl bija tāda lieta, mēs jau bankai pieskārāmies par viņu sniegumu, bet viņam bija komentārs pēc vienas no spēlēm par to, ka vajadzētu pieteikt Eiropas čempionātiem vairāk nekā 12 spēlētājus, līdzīgi kā tas ir tur hokejā vai futbolā, kur piesaka uz čempionātiem. Par vai pret? Es esmu par. Es tā kā par to, kad ir paplašināti, kad ir 3 vēl spēlētāji, var
sēdēt uz beņķa, būt gatavībā, nezinu, tas tāds emergency squads. Es esmu tikai par to. Un, kad katru nākamo var pieteikt, tad, ja viens notraumējas tā, ka visu turnīru vairs nevar spēlēt. Es neesmu tik pārliecināts. Pirmkārt, doma brīnišķīga. Es domāju, ka perfektā pasaulē tas var strādāt un tam būtu tā jāstrādā. Pirmkārt, no banķī pozīcijām man šķiet, bet tu paņēmi spēlētājus, kurus tu īsti nelaidi laukumā. Tā kā arī pret Sērbiju, arī pret it kā tādām lielākām komandām Čavars nospēlē 3 minūtes pret Lietuvu. Tā kā tas nav izšķiroši, lai tu varbūt to sastāvu veidot pavisam citādāk, ņemt varbūt citus spēlētājus uz to turnīru. Tā kā, bet labi, tas ir viens. Es teiktu, ka tā ideālā pasaule, kurā tas strādātu, būtu tad, ja FIBA būtu FIFA. Kādā ziņā? Tāpēc, ka FIBA mēģina kopēt futbolu. Jā. Un FIFA, respektīvi futbolā, FIFA ir galvenais jumta organizācija, kam pilnīgi visi pakļaujas. Tā, šeit FIBAi nepakļaujas. Tagad pilnīgi savu ceļu iet NBA, pilnīgi savu ceļu iet arī Eirolīga un pat tagad arī NCAA ar Nilu līgumu. Un es nevaru iedomāties, kā runātu banka, vai es patiesībā varu iedomāties, kā runāt bankī vai Atamans, kā Eirolīgas kluba vadītājs, kurš nav izlases vadītājs tajā brīdī, kad viņam ir Eirolīgas džeks. Labi, Latvijā tur varbūt pieciestu kāds. Bet ka viņš ir tā taksijas skvada, kā pa emergency? Jā, ka kaut kāds Panathinaikos čalis, kur jau tā tev ir labākie aizņemti, tev vēl uz sagatavošanās posmu nav arī nomināli tāds spēlētājs, kurš droši vien sezonā nespēlēs, bet viņš tik un tā ir labākais tev pieejamais. Ok, es piekrītu, jā, labi. Tā. Un vēl viens, protams, ko tu saki par tiesnešiem šajā turnīrā? Tas vakardienas Vācijas-Slovenijas spēles, tas ir daudz... Aprunāts? Nē, man liekas, ka kaut kas... Ne tikai. Nē, vakar, man liekas, sasniedz kulmināciju. Jo tur, iesaistīts arī Luka Dončičs, un tā, man liekas, tur bija ļoti skatīta spēle no tām spēlēm, kur nespēlēja Latvijas, domāju, varētu būt topiņā. Man liekas, ka dažas spēles viņi tur papeldēja un pārtiesāja un kļuva par galvenajiem apspriestākiem varoņiem. Jā, bet tas arī ir tas pats droši vien stāsts par to, ka FIBA nav galvenā. Nav galvenā, jā. Galvenā organizācija pasaulē, bet nav galvenā organizācija pasaulē. Labi, mums tur ir tagad NBA tiesneši forši, un ar NBA tur FIBA ir kaut kāds stils. Un to varēja redzēt arī tiešraidēs. NBA tiesneši tur bija gan kanādieši, gan amerikāns. Tu varēji baigi redzēt, ka tie ir augstākas klases tiesneši, un arī to pat komentētāji uzsvēra, un to tiešām, kad viņi vērsās pie video atkārtojuma, cik viņi pārliecinoši viņi noskaidroja, un tad viņi vēl esot pie video atkārtojuma, the call will stand because that, ļoti tā maz tā peldēšana. Dažreiz, kad tie FIBA tiesneši no Eiropas, ka viņi ir pēc tam video atkārtojumi, tur var redzēt, ka viņiem, show me different angle, I don't know, it looks like maybe you have some another angle. Tādi bišķi apjukuši paši, zin, tā, jā. Zin kā FIBA turnīrs lielais, tā vienmēr tiesnešiem, protams, kopš 17. gada, kad netiesa, 17. laikam, kaut kas tāds, 16. gada olimpiāda vēl tiesāja. Jā, kad netiesā vairs tie tiesneši, kur ir Ulabā. Bet par to vakardienu, par to Slovenijas spēli, man droši vien galvenais iebildums, bet man šķiet, ka nepareiza taktika no tiesneša puses ir piešķirt lielākajai superzvaigznei, lai kāds viņš būtu čīkstētājs tehnisko piezīmi 3. minūtē. Un īpaši, es taču zinu, ka tiesneši gatavojas, viņi izrunā katru spēlētāju, viņi tā kā iepazīst to spēlētāju, saprot, kas tas par raksturu. Es tā kā nepiekrītu tam, ka Dončičam iedodot tehnisko piezīmi 3. minūtē, tu viņu noliec pie malas. Man liekas, ka tu viņu vēl vairāk noskaņo pret sevi. Un vispār viņš noskaņojas, un jebkurš Slovēns noskaņojas, ka viņš tagad spēlē ne tikai pret vācieti, bet arī pret 3 tiesnešiem. Un man liekas, ka tā nebija pareizā taktika. Man šajā čempionātā tiesneši noskaņoja pret mūsu kaimiņiem. Protams, es atvainojos. Vienīgais, ja viņš tur kaut ko super ārpus, tā pilnīgi bez ētikas un normām. Bet ja viņš vienkārši tur nolamājas, viņš pats teica, ka viņš pateica alo. Tā droši vien, nezinu. Es domāju, ka kaut kas to pusi varētu būt. Bet tas tā nestrādā labi. Man, piemēram, arī tiesneši šajā čempionātā šitais... Man viņi vienā brīdī lika fanot izšķirošajā spēlē pret mūsu kaimiņiem Igauņiem. Nevis tā kā pret Igauņiem, bet par Portugāļiem, jo man tā... Kā izveidīja kvētu, jā? Jā, jo tajā brīdī viņš tiešām
labu kontaktā iemeta. Tad es domāju, tad mums tiešām vienkārši uzliekam NBA 2K6, kad dators pats vada, uztaisam kādas komandas gribam, skatāmies. Man liekas, tā bija tāda krūta emocija viņiem. Jā, man liekas, ka emocijas jau ir daļa no sporta. Tu nevari izslēgt tādu. Tiešām, ja tas neiet super ārpus no ētikas normām. Un tieši es domāju, tādai Portugālei pret Igauniju vai Igaunijai pret Portugāli, tām abām komandām tas tajā brīdī bija šī Eiropas čempionāta fināls. Viņiem, es domāju, zinot savu, viņiem tas bija būt vai nebūt. Viņu spēle, lai viņi brauc priecīgi mājās un viss kārtībā. Tad labi, Portugāla beigās uzvarēja tāpatās, bet, kaut kā. Ir tā sajūta, atkal, diemžēl, kā FIBA turnīrs, tā ir tā sajūta, ka šis ir temats, kuram nevajadzētu būt, bet tas tā ir. Labi, Banki izskatās, ka turpinās izlaužu basketbolu. Tā ir vienojies ar Itālijas. Tas tur beidza. Ir tuvu tam, lai vienotos, Paceko ar asarām acīs. Aizgāja, tā kā. Man pats liekas tāds čāls, kad viņam, mājās sieva uztais garšīgāks vakariņas. Viņš ir Dievs, tik garšīgi makaroni ārprāts. Viņš ir, liekas, daži džeks. Es mīlu šos makaronus vairāk nekā kurš cits. Jā. Bet Latvijas izlase, ja tas tā notiek un Banki kļūst par Itālijas izlases vadītāju, Latvijas izlase turpina būt tāds atspērienu punkts. Jā, pareizi. Ķestūtskiem Zure, pēc 9. gada izgāšanās ar Latvijas izlasi arī kļuva par Lietuvas. Un īstenībā Butauts pēc VF kļuva par Lietuvas. Par Lietuvas. Mēs vispār, jā. Tā kā viss kārtībā. Labi, kas tagad? Mums priekšā? NBA. Nē. Izlases sakarā. Izlases sakarā. Mums ir jauns treneris, kurš saprot, jau viesojās Latvijā, Sito Alonso. Jā. Pilnīgi cits basketbols. Atkal. Visi spēlētāji. Redzēsim. Zin kā, viņam jau nebūs daudz laika, lai ieviestu pilnīgi citu basketbolu. Bet es domāju, bet kaut kādas izmaiņas, es domāju, spēlētājos, kas ir 12, tādas noteikti būs. Kaut kāda citādāka lēmuma būs interesanti. Kas būs asistents? Jā, visādas versijas ir dzirdētas. Šīs vasaras laikā es esmu dzirdējis par Mārtiņu Gulbi. Tā bija pati pirmā, man liekas. Jā. Tas, kas droši vien pēc tam versijām, ko es esmu dzirdējis, ir visdrošāk, ka Dārzs Čoders, jo viņš ir abās versijās. Manās tās, ko es esmu dzirdējis. Un tad vēl, ko es esmu dzirdējis, ir Artūrs Viselsks Rubens un Kaspars Vēcugars. Tie ir tie, kas ir bijuši divās dažādās versijās, informācija, kas līdz manim nonākusi. Zini, ko es baigi gaidu? Es gaidu to dienu, kad mēs te runājam, Dāvis Čoders. Es gribu redzēt kaut kur vienalga, vai LBL. Es gribu redzēt Dāvis Čoderu kā galveno treneru kaut kur. Izlasēs viņš ir bijis. Jaunieši. Jā, bet es gribu, tā kā profesionālajā basketbolā mēs neesam. Viņš jau nebija tālu īstenībā, lai kļūtu par Zeļu galveno. Jā. Tur beigās salikās. Tieši caur LBS tur pētījām salikās, ka viņš beigās palika arī bez Zeļu galvenā. Jā, bet tas būs, Bet Čoders, man liekas, ir ļoti labi. Es gribu, lai Čoders ir Latvijas izlases asistents, zinot, kāds tur ir darba ētika, prāts un mīlestība. Es domāju, ka visi jaunās paudzes treneri šobrīd jau laikam, jā. Treneri noteikti iet to pareizo ceļu un viss ir kārtībā. Droši vien, ka ir arī tādi, kas tur atcīt numuru, bet es dzirdu labas lietas par Latvijas jauniem. Baigi interesanti liekas. Un ir baigi forši. Tā ir tā labā lieta, ko es teiktu, kas ir no Alonso ir, jo es savulaik, tad, kad apstiprināju Alonso, tā kā es prasīju Ciprusam toreiz tādā, vienkārši sarunā, vai kas būs asistenti, un viņš vēl nezināja. Un baigi forši, ka Alonso tomēr ņem latviešu. Ja nebūs viss, tad vismaz daļa būs latviešu. Ja man liekas, ka latviešiem ir jābūt, un kas man liekas par interesanti, tas ir tāds, man liekas, unikāls gadījums, varbūt ne unikāls, bet tāds interesants gadījums, ka vēl pirms 5 gadiem tēvs ir Latvijas izlasē treneris, un pēc 5 gadiem var gadīties, ka dēls jau ir asistents, tā kā štābiņa tādā mazā pauzē. Jā, es vēl teiktu, kas ir tas, ko no Banki varētu paņemt, ir tas, pirmkārt, tas entuziasms, ar kādu Banki ienāca iekšā, un tas bija ļoti simpātiski sabiedrībā, ka viņš tur iepazina Latvijas basketbolu vēsturi, tur visus spēlētājus ļoti skrupulozi. Cik es saprotu, Alonso arī ir esot, ļoti skrupulozs un tāds uz detaļām orientēts speciālists, varbūt
nevienmēr tas garantē panākums. Jā, Atamans savukārt ir dzirdēts, ka ir otrādāk. Tos detaļas piegādā citi, bet viņš ir tas menedžers. Un vēl ko es gribētu, lai tāpat kā Banki Alonso arī iesaistās kaut kādos tur semināros un izglīto mūsu trenerus. Tam jau liekas ir jāiet roku rokā. Un ņem līdzi šos arī brīvprātīgos trenerus, kas baigi lielā daudzumā bija tagad pie Banki. Man šķiet, ka jebkurš novērtē to. Var tur patikt vai nepatikt Banki, bet tas, ka ir tāda iespēja vispār. Tas ir super. Es domāju, ka tam ir jāturpinās. Un tas ir kaut kas, ko tu gribētu, lai tā kā Alonso izmaina no tā, kas Bankī bija. Man ir viena lieta. Kas? Tu domā? Man šķiet, ka Bankī tomēr viņš izveidoja, viņš daudz runāja par to komunu, par to sajūtu, ka mēs visi darām vienu lietu. Bet man ir sajūta, ka viņš tā līdz galam tomēr nerēķinājās ar pilnīgi visiem labākiem pieejamiem resursiem. Jā, ok. Es tiešām sagaidu, ka Roberts Blumbergs uz novembra logu varētu būt. Un es ticu, ka Roberts Blumbergs būtu noderējis arī šajā čempionātā. Šajā čempionātā viņš noteikti būtu Rodions ārā, Strautiņš ārā, Gražuls ārā. Neviens no viņiem nebūs arī novembra logā. Visticamāk, viens Strautiņam tur varbūt. Bet, un noteikti es sagaidītu, ka ar Blumbergu ir saruna un ka viņš tomēr atbrauc uz izlasi. Jā, protams, piekrīt. Jā. Bet laikam tāds nekas. Jā, jo it kā tā vienmēr runā, ka ārzem trenerim ir tā labā lieta, ka viņš tur ienāk, viņš tāds svaiga lāpa, viņam nav tur kaut kāds pagāns. Nav stereotipu, bet beigās viņš pats izveidoja tos stereotipus sev. Tas tur nav pēdējiem fizisks, tas ir traumatisks. Labi, Žagar, es pieļauju, ja būtu strēlnieks, jo turpinājis karjeru, ņemot vērā, ka Bankī vienmēr ir ņēmis tos, kas pēc status ir augstākā līmenī un tie, kuri īstenībā ar izņēmumiem, varbūt Čavars un Pasišņiks, bet un pieredzējušos spēlētājus. Un tie, kas ir atbilstoši viņam tam spēles stilam. Tad iespējams, ka es sagaidītu, ka Alonso varbūt iziet ārpus tiem rāmjiem kaut kādā ziņā. Tagad sākās. Neesam nekādā tādā bedrē, kādā bija, kad ienāca Bankī. Sākās jauns, novembrī. Cerams, ka tikpat labi pārdosies biļets un vēl, protams, viss mīlēs basketbolu un arēna būs pilna un gaidīs kvalifikāciju pasaules kausam. Jā, un futbola čatos runās par basketbolu. Jā, kā vispār var skatīties basketbolu. Labi, bet paskatāmies uz visu turnīru kopumā, jo mums priekšā ir pusfināli, bet tev ir kaut kas ir palicis atmiņā kā pārsteigums no vispār Eiropas čempionāta līdz šim? Daudz kas ir lielākie pārsteigumi? Es zināju, ka Spānija nebūs tur medaļu pretendenti, bet to, ka viņi paliks grupā, bija tas mans pirmais lielais pārsteigums. Tas Gruzijas un Bosnijas. Jā, tas bija mans pirmais lielais pārsteigums. Un tad A2, B3, D1, C4. Gruzija un Somija, protams, ir tie lielākie. Francijas laikam netikšana, pirms turnīra visi viņus vērtēja, un uz papīra droši vien viņi bija tur top 3 komanda, bet dzīvē redzējām, ka... Man likās, ka viņi varbūt bet man likās, ka viņi tādā no 8. finālā pret Gruziju tomēr ar to talantu. Viņi bija favorīti. Bet viņiem nebija tāda, viņiem nebija īsti līderi. Jā, Buzela arī bija tālu no tāda, droši vien, kas no viņa tika gaidīts šajā turnīrā. Un nebija tāda džeka, kurš paņemtu uz sevi. Nebija skaidrs lomas sadalījums, tā varbūt varētu teikt. Jā. Bet vakardien man tik forši bija atrasties arēnā Somijas-Gruzijas spēlē. Jā. Un zinu, ko vēl? Es šo gribu pateikt. Es to centos ieviest, kad es, man liekas, strādāju Zeļos, bet ka augstiem latviešu faniem nav. Un es skatos Lietuvas spēles, es skatos vēl kaut kāds cits. Man liekas, mums vajag iemācīties, ka mēs tajā aizsardzībā kliedzam nevis to ritmisko aizsardzību, kas ir vienāda. Cevišķi, tu vēl nesaproti latviešu valodu. Tev ir tāds ritmiņš, jo tu spēlēm aizsardzībā arī pretiniekiem. Bet tas tomēr, ka pretinieku uzbrukat ir tā svilpšana, būjināšana, man liekas, tā ir tas environments, kas traucē spēlēt. Es to vienkārši citās spēlēs ievēros, tā kā atcerējos, skatoties izlašanu. Jā. Vēl no pārsteigumiem droši nevar nepieminēt. Tu jau pieminēji A2, B3, tad Serbijas zaudējums Somijai. Man liekas, ka Serbija ļoti izmainījās pēc Bogdanoviča. Jā. Jo viņš ir alfa tajā komandā. Un skaties, jau Latvija bija pirmā spēle, kur jau bija tādi pirmie. Un Somija, Latvija ir, es teiktu, ka pēc tāda statusa noteikti līdzīgas komandas. Jā, un tad vienā izlīda, otrā neizlīda. Jā. Es tev varu ļoti smieklīgi stāstu, ko es vakar dzirdēju arēnā Rīga. Kāds, es nezinu, vai tas bija latvietis, bet kāds fans, kurš nav tajā no šīs valsts,
Viņš runāja ar angļu valodā tādā sliktā, abas puses sarunājās ar cilvēkam ir Serbija krekls, vairāk cilvēku. Viņiem prasīja, tā kā, jūs tā kā zaudējāt 8. finālā un palikāt. Nē, mēs jau sen bijām saplānojuši visu braucienu uz 4. Nu, tā kā viņi ir tagad atbraukuši. Viņi jau, protams, ļoti pārliecināti nopirkt biļetes uz, tā kā ar ideju, lai nu kas, bet 4. finālā mēs čīsti vismaz spēlēsim. Un beigās tu brauc uz valsti, kurā rudens sākas tieši tad, kad tu atbrauc, jo šī ir pēdējā skaistā nedēļa, siltā nedēļa. Skaties Gruziju, Somiju. Un skaties, Gruzija, Somija, divas valsts, kas ticamāk arī serbu cilvēkam nepatīk uzskatos par daudz ko. Tā, forši. Gruzijas serbu treneris pateica, ka viņi ir ļoti līdzīgi. Bet nē, tas, protams, par politisko vairāk. Jā. Bet, man Somija, kāpēc es saku, pēc status līdzīgi, vienkārši pēc tā sastāva papīra līdzīgi, bet Somijai atšķirībā no Latvijas viņiem ir tas plūdums. Viņam bija, vakar nereāli kosmos. Viņam tāds līderis, kurš spēlē ar bumbu, nevis kuram ir jāiedot, tā kā jānogādā tā bumba. Jā, baigi forši. Tas viss viņam strādā. Tā kā es teiktu, ka tas Somijas, Gruzijas arī 4. fināls, uz papīra varbūt pat Gruzija bija kaut kādā ziņā favorīta. Bet tur bez variantiem. Viņiem 2 Eirolīgas, 2 NBA spēlētāji. Jā, bet bez variantiem. Bet, Somija visu turnīru garumā rāda tādu labu basīti. Skaidrs, ka viņiem tur bija arī tas pamatīgais zaudējums Vācijai, pret ko tagad ir tieši jāspēlē. Bet, tā jābūt cits spēles, domāju. Viņi būs tādi mājnieki. Paskatāmies, kas mums tagad sagaida. Es vēl vienu pārsteigumu, kas man bija, es aizgāju, es beidzot redzēju Jāni dzīvē. Tas ir crazy. Es jau speciāli tajā spēlē nopirku, tas salīdzinoši tuvu. Bļāviens, tas ķermenis ir sīk tās kustības. Tur tieši pie tā groza, kur sēdēja vienā ātrajā uzbrukumā, kur viņš bija no trīnīša, sāk to 2 vēl kaut kurā pie soda atsparās. Tu skaties, un ir tāds tiešām 3-4 soļiem teikt pār laukumam transitionā. Un tikai es to visu biju redzējis pa televizoru, bet kaut kā to redzēt dzīvējā, un tas arī paldies, ka Latvijā. Tāpēc ir jāskatās arī jaunajiem basketbolistiem dzīvējā lielais basīts, īpaši Eirolīgas NBA, jo tur redz to fizikalitāti, to, kas ir vajadzīgs. Ne tikai televizorā, kur tas izskatās citādāk un vieglāk droši vien, bet tas reālais, tā reālā fizikalitāte. Jā, īstenībā lieta, kas pietrūkst Latvijas basketbolā. Jā, jo es tieši tagad skatījos arī tajā Grieķijas spēlē, jo skaties, viņš jau tāds vecāks, bet tu pasies arī tas Kostas Slukas, viņš ir kuilis ir. Viņš ir tāds, un jā, Latvijā. Vai, piemēram, Kampaso ieraugot televizorā, tu nepateiksi, un ieraugot dzīvē, tā kā tev ir liels pārsteigums, tāpēc, ka viņš ir rīktīgs kuils. Viņš ir rīktīgs kuils, televizorā tas tā neizskatās. Viņš tāds maziņš, viņš ar citiem kuļiem apkārt visu laiku ir, jā. Tā kā, protams, tas ir. Labi, bet pusfināli. Grieķija, Turcija un Vācija, Somija. Turcija ir maza favorīta pret Grieķiju. Tā būs nereāla tādu labu koeficientu, teiktu. Turcija droši vien man arī ir favorīti. Ņemot vērā to, kā viņi ir spēlējuši, kā viņi izmanto Schengenu un īstenībā arī to pārējo lomu sadalījumu. Viņi spēlē šauru rotāciju, visi ir tur plus mīnus veseli. Tur ir skaidrs tas Alfa Dogs un pārējie, kuriem kas Sipahi jāiemet kāds trīnīgs. Bet nav tā, ka Grieķijā nav skaidrs, kurš ir Alfa Dogs. Jā, bet tas basketbols kaut kā nav tik, es teiktu, plūstošs kā Turcijai. Nav, bet jā. Tur būs interesants Schengens, kurš tur, vai viņi viens otru seks un kā tas notiks. Man liekas arī, es piekrītu bookmakeriem, tā man liekas favorīta Turcija, bet kaut kā, es nezinu, kāpēc es laikam gribu Giannis redzēt finālā, jo viņš laikam brauc to izlasi, viņš tik daudz ir saņēmis to, ka FIBA basketbolā jau ar viņu neko nevar izdarīt. Ar viņu nevar, man liekas, izdarīt FIBA basketbolā, ja tev kās ārā stāv Kalates un Valkaps. Man kaut kā joprojām šķiet, ka viņu ir vieglāk tomēr FIBA basketbolā ierobežot nekā tādu Schengenu. Vismaz pagaidām tas tā ir parādījies. Man patīk, ka ko viņiem bija tikko ceturtfināls, tad tieši komentēs teicu. Šodien tas, kas ir izdevies lietuviešiem, ir ierobežot kaut cik Giannis. Es skatos, viņam tajā brīdī 22 punkti jau ir. Tas ir kaut cik ir, beigās jau tāpat 29. Bet, piemēram, pret Lietuvu Grieķija deva sekt Valančūnu. Tādu lielāko pretinieku komandā un labāko spēlētāju tam viņu Mitoglu, kurš tur bija briesmīgs tajā spēlē. Jā, Valančūnam labāk. Arī uzbrukumā, bet aizsardzībā. Un kā tagad, kā turki darīs, man interesē, vai viņi liks Schengenu pretī
Jonathan. Jā, es teiktu, droši vien, ka tā nav labākā izvēle. Man arī liekas, Osmani droši vien varētu būt tas, kuram uzticēt. Bet, jā, ļoti, ļoti līdzīgs duels. Un es teiktu, ka. Jā, jo tur arī var būt daudz faktoru. Piemēram, tā kā Grieķijā pret Spāniju. It kā visu turnīru viņš tur kaut ko iemet tāds klus, bet tāpatās vēl, protams, tas. Pret Spāniju Dorsijs pēkšņi izdomāja pirmajā ceturtajā 4 trīnīšu iemest. Viņam ir iekšā tam džekam, tur arī ir kur pielikt vēl. Man liekas, tāda Turcijas pašu labāko basketbolu mēs esam jau redzējuši šajā čempionātā. Tur gan Serbija, man liekas, Grieķijas pašu labāko iespējamo basketbolu mēs vēl neesam redzējuši. Turkiem arī viss ir plus mīnus gājis diezgan. Neviens zaudējums. Jā, bet tā labi arī tā pēc spēles raugoties. Un kā viņi varbūt reaģētu, ja tas neietu tā. Tādi emocionāli cilvēki. Viņi jau ir tādi tieši tā. Gan Atamans, gan pats Šenguns, jā, un pagaidām viņiem nav bijis neviens tik liels satricinājums emocionālais, lai viņi neviens nav bijis. Viņi visi ir uzvarējuši. Jā, tā kā. Bet Somija, Vācija, labi, viņi spēlēja grupā un Vāči pārgāja pāri, man liekas, ar 30 punktiem. Tāpēc droši vien arī viņi ir lielāki favorīti, bet, protams, ka viņi vispār ir favorīti numur 1 kā pasaules čempioni. Man tas handikaps patīk. Es neticu, ka vēlreiz būs sagrāvi, jo arī tagad pret Sloveniju, Vācija absolūti neizskatījās tāda, kas pret Portugāli 3-4 arī ne. Jā. Tā kā, bet man liekas, ka Vācija tomēr uzvarēs. Vācija uzvarēs, bet es neticu, ka būs liels pārsvars. Es domāju, ka Somija iedos pretestību. Es Somijam novēlu to. Es gribu, lai Somijai šis ir Latvijas hokeja 2023. gada stāsts. Viņi, man liekas, fināli netiks, bet viņi varētu to, ka viņi mazāk pārdzīvos netikšanu finālā kā Turcija vai Grieķija. Uz kaut ko dabūt to bronzas medaļu. Tas, ko es viņiem novēlu. Lai te arī visi tie fani priecīgi. Ja Šrēders atkal uzmetīs kaut kādu 6-20, vai tur Droiks metīs garām visu laiku, un plus ja Vācija nespēs apturēt to Somijas to plūstošo uzbrukumu, var visādi. Interesanti spēle. Bet man liekas, ka tiks Vācija. Bet, man liekas, tāda vislielākais paldies tur Ciprusam un visiem. Jāiet ir klanīties, kad jūs vēl te esat, jūs piebrauksiet vēl klāt uz nedēļas nogali. Pēc tā, kad Lietuva un Latvija un Igaunija ir laukā, organizatoriem bija vajadzīgs Somija. Piekrīt? Loģiski, jā. Tas ir labi. Tas ir labi. Labi, noskaidrosim tātad Eirobasketa medaļnieku šajā nedēļas nogalē. Bet mēs turpinājumā pievēršamies NBA. Jā, beidzot. Drošākajam kazino Latvijā Pafbet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc Pafbet LV. Vēl nedaudz pārējot uz NBA tiltiņš, kas Porziņš NBA Eurobasket. Nē, tāpēc, ka es lasīju atsauksmes pēc tam, kad Kristaps tika aizmainīts uz Hawks, kad tur fani savā starpā, viņi tagad diskutēja, Kristaps būs starting five spēlētājs vai nebūs. Tagad vismaz tas, ko man ir sanācis redzēt kaut kur, ir, tā kā, wow, mums ir all-star līmeņa džeks tagad. Kristaps arī Eirobasketā pamazām ieskrējās. Es neteiktu, ka viņš spēlēja All-Star līmenī turnīru, varbūt to pēdējo spēli, bet arī varbūt, ka mums to nemaz nevajadzēja. Mēs skatāmies no taktikas viedokļa, bet tāda 20. Tā kāda bija taktika vajadzēja. Kristaps darīja to, ko tur tajā spēlē vajadzēja darīt. Pie tās taktikas. Pie tās taktikas, jā. 8,7 bumbas, gandrīz 2 piespēles, gandrīz 2 bloki. Viens no labākajiem metienu bloķētājiem turnīrā. Ar viņu laukumā arī bija plusi. Plus 4,5. Bija daudz kļūdu, bet tas arī ir tas vidējais savācās uz kaut kādām pāris spēlēm. Pirmajā sākumā 7 kļūdas. Un liels spēles laiks, laba efektivitāte un usage, tas procents, cik daudz ar viņu tiek veidots. Uzbrukumu noslēgumi 35,3. Un tas ir lielākais rādītājs, kāds viņam jebkad ir bijis kaut kādā nogriezienī. Skaidrs, ka Vašingtonā ir lielākais, kāds ir bijis NBA, 31,5. Tā kā īstenībā būtiski vairāk bija tagad izlasē. To arī mēs, protams, visi redzējām savām acīm, kā tā mūsu spēle tika būvēta. Kā tev šķiet? Būs All-Star
All-Star līmeņa. Es nezinu, vai viņš būs All-Star līmeņa, bet man liekas, ka man šogad ļoti gribēsies, ja viņš ir vesels, lai viņš ir, protams, vesels, sekot līdz Atlantai un kā viņam tur iet. Jo līguma gads. Jā, līguma gads. Nē, tur taču viss ir skaidrs, ka viņš nākamgad atgriezīsies par mazāk naudu Bostonā un dabūs tevi titulu. Bet tas taču visu tagad, tas par to neuztraucamies. Nē, kas man liekas interesanti, tagad citas reizes, tagad viņš aizgāja uz Dallas, labi, tad bija kaut kāds liels ekspektācijas, tur Dončičs un Porziņš, kas tur bija nepiepildījās. Tāpēc, kad skaidrs, ka viņš aizgāja uz Vašingtonu, bija tāds, viņš spēlēs Miskas komandā, viņš tur daudz metīs, bet tā komanda neko nevarēs. Viss piepildījās. Kad viņi aizmainīs Bostonu, bija tāds, šodien jādabūja tituls, un viņi dabūja čempionu titulu. Tad šeit, man liekas, ir tāds grūti saprast, kāds būs, ko no tās komandas vai par ko viņi cīnīsies. Ir skaidrs, ka viņi nebūs tur Vašingtonas līmenī. Skaidrs, ka viņiem neies tik viegli kā Bostonē, bet viņi būs tur tāda play-in komanda. Viņi varētu ar Bostonu sistties šajā sezonā. Jā, Porziņģim varētu būt super liela loma tajā komandā. Tāpēc es ar ļoti, ļoti lielu nepacietību gaidu viņu Atlantas Hawks sezonu. Es domāju, ka būs labs sezonas sākums. Protams, galvenais veselība un to visu, bet būs labs sezonas sākums, jo pēc izlasēm parasti Džeki atbrauc labā formā. Jā. Viņam bija diezgan slikts tāmtiem procents šajā turnīrā, bet tas arī ir uz to pirmo spēļu rēķina norakstāms. Es domāju, ka ja viņš trāpīs no tālienes, sākot jau ar pašu sezonas sākumu, tad es domāju, ka sezonas sākumā Atlanta varētu arī varbūt pārsteigt pat un kaut kur vēl augstāk nekā jau šobrīd domā, ka viņi varētu nonākt. Vismaz pagozēties tur augšpusē kādu brītiņu. Bet, protams, mēs, man liekas, par to jau runājām un droši vien var atkārtoties tikai to, ka kaut kādā ziņā arī ego spēle tā viss ir. Labi, Kristapam varbūt tas līguma gads neko nenozīmē un īstumā Atlantai būs iespēja viņam jau, ja viņi droši vien grib pārliecināties par viņu tur veselību un tam līdzīgi. Viņiem ir iespēja sezonas laikā pagarināt. Un Trejs Janks jau gaidīja to jauno līgumu un nesagaidīja. Un kā tas, cik viņš ir liels ego vai nav ego, mēs viņu nepazīstam, mēs nevaram to pateikt, bet zinot to vēsturi vispār NBA spēlētājiem. Liekas, ka varētu būt, jā. Tad, jā, visādi var būt. Tas arī var tādi emocionāli argumenti var iejaukties visā šajā stāstā un nospēlēt uz vienu vai otru pusi. Tas ir faktors, ka būs forši komanda, būs forši skatīties. Jā, noteikti. Un galā, atkal ir austrumi, joprojām ir austrumu krasts un noscīt agrās spēles. Ko es gribēju pateikt? Kristapam Porziņģim būs komandas biedrs, kurš bija manā vērtējumā šī Eiropas čempionāta sliktākais NBA spēlētājs. Vīts Krieči. Bet tā bija. Viņš neko tur nepalīdzēja. Es saprotu, komanda arī bija švaka, bet viņš arī neizdarīja neko tādu. Tur citi tomēr darīja. Viņš nepaņēma varbūt to iespēju, kas radās pēdējā brīdī. Tur Satranskam izkrītot. Jā. Bet tā komanda bija tik švaka. Viņš nav Dončičs. Viņi bija ļoti švaki. Jā. Arī Slovenija ir švaka. Bet ne tik švaki. Bet, acīm redzot, ne tik švaki. Ne tik švaki. Bet man īstenībā interesanti par šo vēl atgriežoties pie NBA spēlētājiem izlasēs vienmēr ir šķitis, un arī tagad pēc turnīra ir kaut kādi eksperti, kas ir izteikušies. Viņi daudz vairāk gaidīja no Dāvija Bērtāna, tomēr tik daudz sezonu NBA un Eurolīgas džeks un tā. Bet, tu taču nevar prasīt, lai Dāvis tagad paņem bumbu, iet driblēt pāri laukumam un pats sev veidot. Reāli viņš ir atkarīgs, viņš ir elitārs spēlētājs, un NBA nonāca tāpēc, ka viņam ir viena super elitāra īpašība, kur viņš ir ļoti atkarīgs, lai viņš to īpašību varētu izmantot no citiem. Plus Dāvis jau aizsardzībā vāc bumbas rekordi. Viņš jau darīja. Bloķēt metienu, reāli. Man Dāvis bija top 3 spēlētājs. Izmot pēdējā spēlē arī viņš kaut kā. Labi, bumbas jau tāpat savās. Bet es saku, viņš taču neņems bumbu tagad pāri, nedribās un neveidos savu metienus. Tas ir arī taktikas jautājums un komandas biedru jautājums. Lai viņam laba sezona ar Hariju. Jā, Dubajā. Labi, kas vēl? NBA sakarā. Es pieminēju, man ļoti patīk. Šitais arī man ik pa brīdim patīk no tās man čomas puses, kas vispār mazāk interesēs basketbolu, ka Latvijā turnīri un kaut kas. Un viņi tur tādi pārsteigti. Bet pēdējo reizi, kad atceros Markkanen,
Viņš nebija tik labs. Tāds, jā, jo vienkārši neviens nestāsta džēzus spēles. Visiem vienalga. Viņš ir pēdējos gados jau klusām palicis nereāli. Viņš nebija tik labs, tāpēc, ka viņš vēl nebija izgājis obligāto militāro dienestu. Jā, varbūt. Tagad viņš to ir izgājis. NBA sakarā tāds viens skaists stāsts basketbolu ir noslēdzies Jeremijs Lins. Beidz savu basketbolistu karjeru. Pēdējos gados spēlēja, pēdējo gadu spēlēja tur, kur šogad spēlēs Andžejs Taivānā. Pirms tam jau spēlēja arī Ķīnas līgā, bet ir bijis NBA. Un visvairāk viņa atcerās šī viņa parādīšanās Lins Senetī, kur viņš ienāca ļoti buksējošā Ņujorkas komandā, kur tad bija Karmela Antonijs Stodemajers, kur tur buksēja traumēti. Jā, būtībā tā iespēja atnāca vienkārši sagaidot, kad viss notraumējas. Jā. Tajā pozīcijā. Un šis stāsts, es nesen skatījos, tas bija filma vai YouTube video par viņu, ka viņš tiešām tik daudziem Āzijas izcelsmes amerikāņiem deva, ka mēs varam būt jebkas arī šeit, jo viņš rekur vienkārši valda Ņujorkā. Tas, protams, nebija garš brīdis, bet viņš valdīja Ņujorku. Viņš bija lielākā zvaigzne. Bet viņš pēc tam spēlēja arī tā, ka tur ar Kobi arī, es teiktu, ka tur bija situācijas, kur liekas, kurš te ir galvenais spēlētājs laukumā. Tas, kas viņam nepaveicās, es atceros, ka bija tās ekspektācijas par Brooklynu, un tad tās traumas sezonas pirmā spēle, un tas viss, protams, tā karjera pazuda. Beigās kaut kur viņš tur. Labi, bet viņš ir NBA čempions. NBA čempions Toronto. Viņš, protams, tas Linsanity tās pāris nedēļas. Februārī tas uzspridzināja visu pasauli. Tas no tā dzīve, es domāju, ir uztaisījis brandu. 38 punkti pret Kobi. Jā. Es paturpinot to, ko tu iesāki, man liekas, ka viņš ir čalis, kurš vismaz uz brīdi lauza tos kaut kādus stereotipus par Āzijas basketbolistiem NBA. Vai mazajiem basketbolistiem, mazajiem spēlētājiem. Un viņš, kā jau tu teici, iedvesmoja tur veselu ļoti nozīmīgu pasaules daļu NBA, vispār pasaulē un īpaši NBA tirgu. Un vēl tas notika Ņujorkā, tā kā lielākajā pasaules skatuvē. Tā nozīmīga bija super liela, un tur pat HBO uzņēma dokumentālu filmu par tām 2 nedēļām. Un tā kā tas ir. Mēs skatās par 2 nedēļām, kad ir pat 2 nedēļām. Labi, kas tur pa olimpiskām spēlēm arī doķens, bet tas tā bija citādāk. Jā. Labi, Klau, bet ir viena lieta, kas tu papētīji? Šorīt izlasīju, vakar. Tā tad tavas jaunās mīļākās komandas, visu mileniāļu mīļākās komandas. Sākās jau īpašnieks. Tātad Stīvs Balmers. Labi, sākās ar to, ka ir tāds žurnālists Pablo Torre izmeklējošais. Viņš podkāstā prezentēja tādu mēnešiem ilgu savu izmeklēšanu, kurā atklāja aizdomas par 28 miljonu reklāmas līgumu ar fiktīvu, nefiktīvu, nevar īsti saprast, koku stādīšanas firmu, ka vai šis līgums bez jebkādiem pienākumiem mārketingā. Mēs tev dodam 28 miljonus. Vienīgais pienākums ir spēlēt Clipperos. Būtībā mazliet apspēlēja algu. Jā. Un izrādās, ka tur vēl pēc tam ne tikai 28 miljonu cash, bet 20 miljonu arī akcijās. Tātad 48 miljonu darījums. Un tā kaut kā sakritības pēc Stīvs Balmers, kurš ir Clippers īpašnieks, bija ieguldījis šajā uzņēmumā 50 miljonus. Kaut kā tas sanāca. Kaut kā tas, jā. Jā, un es atceros vienkārši to 19. gadu, tad, kad izcīnīja Kavaji titulu ar Raptoriem. Jā. Un tur parādījās tas mistiskais, nemistiskais tēls Uncle Dennis. Tātad Kavaji onkuls, kurš tur diktēja noteikumus. Un Kavaji varbūt nav uz mārketingu pats vērstākais džeks, bet toreiz bija runa par to, ka viņi no Clipperiem esot prasījuši 15 miljonus papildus reklāmas līgumos. Nodrošināt reklāmas līgumus 15 papildus miljoniem, lai paliktu. Es toreiz, tad, kad tas notika, tad, kad viņš aizgāja uz Clipperiem, es dzirdēju, ka no viena aģenta NBA, ka vai iet uz Clippers, jo ar reklāmas līgumiem viņš nopelnīs vairāk. Tā kā būtībā notika tieši tas, kas notika. Mēs abi toreiz pasmējāmies. Par Kavaji un reklāmu? Jā, par Kavaji un mārketinga iespējām. Bet mēs laikam nenojautām, kas notiks šādā veidā. Jā, kas ir interesanti, ka tas tieši viss notiek ar Kavaji, kurš karjeras ne pat sākumā, bet jau vēl San Antonijā laikos kaut kā bija tituli. Viņš tieši tāds palika iemīlēts tautā, ka viņam viss vienalga, viņam tur tās pašas drēbes, ka tur bija tāds stāsts, ka viņš vēl joprojām braukā tur ar pirmajā kursā vai videnē pirktu mašīnu,
Un rekā beigās. Nu, jautājums, cik tur tas viss ir kawaii, cik tur tas ir joprojām mistiskās ģimenes tēlu. Ziniet, tas onkulis Denis arī. Tas ir tas, ko raksta mēdī. Pats neesmu klāt bijis, bet tas, ko raksta, ir, ka onkulis Denis esot arī Lakers īpašniecei Džīnijai Basei. Koļies klāt. Tas varbūt nav pareizais vārds, bet viņš runājas ar viņiem, lai arī sagādā papildus lietiņas, uz ko Džīnija Bas nesot bijusi ar mieru piekristām prasībām. Bet kas tagad notiek? Tur kaut kāda izmeklēšana, tur ir iesaisties, viņš varēs spēlēt? Nē, tagad ir NBA izmeklēšana. NBA jau tas ir jāapstiprina. Starp citu, 19. gadā, kad tas notika, jau NBA kaut ko tur sāka jau vismaz caurskatīja šo gadījumu, jo bija aizdomas par to un interesanti, kā tagad citi klubu īpašnieki uz to visu skatīsies. Bet Clippers ar Balmeru jau ne pirmo reizi šāds nepatikšanas, tur gan summas bija krietni mazāks, bet 15. gadā, nesen, kad viņš bija nopircis klubu, viņi arī ārpus atļautajām normām sagādāja DeAndre Jordanam 250,000 līgumu ar Lexusu. Summas skrien citādāk. Jā, saņēma arī sodiņu, pēc tam nomaksāja. Es atceros, savulaik bija līdzīgs stāsts par Andreju Kirillenko un uz Brooklynas Nets, ka viņš aizgāja it kā zem tirgus cenas. Tur toreiz arī tas Krievu miljardi. Prohorovs bija īpašnieks. Bet, jā, un tagad es teiktu, mēs varam citādāk varbūt skatīties uz Jalen Brunsona līgumu ar Knicks, kur viņš 100 miljonu peikatu paņēma. Iespējams jāapstāsta, kas viņam ir par reklāmas līgumiem ar metro mēnešu biļetēm. Labi. Brunsons jau pirmkārt ir labāka opcija droši vien mārketinga, un New York noteikti arī ir laba opcija. Bet tas pats žurnāls Pablo Torre ir apņēmies tagad papētīt arī Brunsonu. Bet kas ir tas, kas var, Kas notikt? Ja tā kā kaut diskvalifikācija vai sūda? Ziniet, ir tas viens piemērs 2000. gadā, kad Timberwolves tādu vīru kā Joe Smits parakstīja un apjot algu griestus, un tur bija skarbi tie sodi, tur bija 3,5 miljoni dolāru naudas sods, un vēl drafta izvēles tika atņemtas. Bet pašam kawaii nebūs nekādas sodas, ne? Šis ir nākamā līmeņa. Tās summas ir vispār ārpus. Es pārakstīju vienkārši, man likās koki. Jā, bet tas nav salīdzināms ar to Joe Smith gadījumu, plus vēl inflācijas un tam līdzīgi. Es domāju, ka ja tur pierādās kaut kas, bet šobrīd laikam ir tā lielākā problēma, ka nekur Balmers nav atšķirībā no tā DeAndre Jordan gadījuma. Viņš nekur rakstiski, nekādās ēpastos, nekur nav apstiprinājis. Izdaram šito, lai kawaii pie mums spēlētu. Tā kā tas pierādīšanas jautājums vēl ir ļoti aktuāls. Viņam vienkārši tas tur 250,000 DeAndre Jordan īstenībā bija viņa practice tajā. Viņš ir gudrāks, kad ir jāiet pie lielām summām. Lūk, un vēl bija smieklīgs, starp citu, ka tas žurnālists vēlreiz Pablo Torre, viņš publicēja šo savu sākotnējo pētījumu, stāstu par to podkastā. Un pēc tam viņš savā Twitterī uzraksta, viņš veic ierakstu, kurā viņš prasa, kad tad būs tā Balmera sit-down intervju ar kādu lielo mēdīju, kur viņš sāks taisnoties. Un burtiski pēc pāris stundām ir tā iespēja. Viņš paredzēja, ka tas notiks, un pēc tās intervijas viņš publicēja vēl kaut kādu, tas žurnāls publicēja vēl kaut kādus pierādījumus, par ko nebija iepriekš, kas nebija iepriekš publicēti. Gaidīsim mans mīļākās komandas nākotnes atrisinājumu. Bet, es domāju, naudas sots nebūs Balmeram problēma. Nē. Un es lasīju arī atsauksmi, kur droši vien drafta izvēļu atņemšana nebūs Clipperiem problēma, jo viņi ir viena no sliktākajām draftētājām pēdējos gados. Un nezinu, sots, ka vai arī varētu nebūt problēma, jo viņš tāpat nespēlē īpaši daudz. Pagaid, tagad jau viņš atkal spēlē. Jā. Skatīsimies, kā tas jau vienmēr. Bija viena mēme, kur par to, ka Clippers lielākais sods būtu likt viņiem atkal parakstīt Paulu Džordžu. Tas būs. Tā kā skatīsimies, kā attīstīsies šie notikumi. Aiziem pie jāstrākām. Jāstrākam. Šitā gan arī bija diezgan jāstrākam. Tā bija tāda pusjāstrākam. Bet ejam. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un ziba izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV.
Nu, atkal mēs atgriežamies pie Eiropas čempionāta. Šajā daļā mums būs gan Eiropas čempionāts, gan NBA. Bet Eiropas čempionātā Twitterī bija noplūdis Serbijas izlases trenera Svetislava Pešiča spēles plāns. Taktiskais plāns spēlē pret Latviju. Tātad plāns, kurā Jokić iemet, kurā Latvija ļāva iemest Jokićam, vai Jokić iemet pret Latviju 39 punktus, izcīnīja 10 bumbas, nedeva 4 piespēles. Skatāmies. Nu tā. Serbi paši bija uzgājuši šo plānu. Manā rīcībā savukārt ir Latvijas izlases taktika spēlē pret Lietuvu, kur Porziņģim bija 34-19. Līdzīgi? Šādi sanāca Latvijai. Tas ir tāds, kādreiz bija SNL bija skici, ka The Other Cavaliers, kas tur tā kā, es Lebronam pienesu dzērienu. Jā. Bet turpinot šādām ģenerētām lietām, viens no Eiropas basketbola portāliem eurobasket.com iet līdz laikam un šobrīd piedāvā bildīšu vietā AI ģenerētus video. Un, kā ar AI mēdz būt visās jomās, rezultāti nevienmēr. Tur nav 4 acu princips. Nav, jā. Iespējams nepāriet pāri vēl. Nevienmēr nav. Dažāds pierast tverko. Jā. Kas tas tāds? Un tas nebija vienīgais, tur arī citi bija, bet, tātad, jā, šis NBA skauts bija uzgājis šo. Ne, bet no otras puses, kāpēc nevarētu būt, ka kāds amerikāns vai eiropietis vai šajā brīdī kanādietis pēc iemestra trīnīša tā priecājās. Viss kaut kas jau tagad redzēts laukumā. Visādi var būt. Vakar, starp citu, jaunais somu Murinens. Viņš, kad ielika vienu trīnīti, viņš ļoti ilgi viņš rādīja trīnīti, un tad viņš tā. Ok, kas tas bija? Labi, viņš ir Amerikā dzīvos. Domāju, tur ir visādi. Viņš arī izstāsta pēc gangsteru bišķiņu. Jā, viņš izstāsta, ka, ja tu nezini, kā viņš spēlē, tev parāda, kāds viņam šobrīd ir ķermenis, kas ir viņa labākā īpašība. Viņš ir rīdīgi augsts lēts. Viņam ir jālēc ļoti augsts. Starp citu, nākamā gada draftā, noteikti loterija piks, bet iespējams pat... Topiņš, jā. Nē, nākamā, aiznākamā. Viņš jau tagad vēl vidē bija. Jā. Nu tā. Un vēl viena ziņa par NBA. Noskatāmies šito. We're creating a new supporters section in the Frostbank Center. And hopefully we can gather, the craziest and the loudest fans in the whole community. Go Spurs! Hopefully, this gives them the chance to express how much they're into it and also give us that extra edge and help us win games at home. This is why we need the craziest fans to show up September 14th for tryouts. Tā kā vakarā, kad mēs noskatīsim Eiropas čempionus, tad tajā vakarā, tajā dienā Spurs aizdīs savus tryoutus Ultrām. Kā tu uz to skaties, kā ultra? Zini kā, es uz to skatos, lai viņiem izdodas, lai NBA vajag interesantāks fans. Starp citu, Balmeram jau ir tas Vols jaunajā arēnā, kur ir superfani. Jā, tas ir savo. Bet, tas ir tā jāievieš jaunu kultūru. Tas tāpatās kā mēģināt tas, ko es teicu, ka es gribētu, lai latviešu fani bļauj nevis aizsardzība, bet tā silpi, kas nenāk dabīgi, tas nenāk. Jo, piemēram, es sapratu, ka tas varbūt ir dientekiem, jo arī Somi, viņi arī aizsardzībā tur bļauj vienkārši Somi, kad jāstāsta, būs interesanti mēģināt. Vajag, tas, kas man skatoties NBA vidēju spēli pietrūkst, ir, kad tie fani rada atmosfēru. Un tur atmosfēras bieži vien, playoffos ir, bet tā bieži vien vienkārši tā atmosfēra ir nevis atmosfēra, bet skaidrs, tur būs kiskām, būs kaut kāds ļoti saudabīgi jokains DJs bieži vien, un ļoti kāds kreizīti nevar iedomāties tie konkursi, bet, tā dzīva atmosfēra parasti ir ļoti paredzama. Tāpat kā maiņas NBA ir paredzams, arī atmosfēra ļoti paredzama. Man šķiet mazliet tā satiriski, ka viņi grib izveidot tādu superfanu grupu, kas būtu ekvivalents ultrām
Eiropā. Viņi taisa trajautus. Nē, nu. Tur, kur var steidžot kaut ko, tur viņi steidžo Amerikā. Tie būs eiropieši, kas dzīvo Teksasā. Jā, nevis dabiski tas izveidojas, bet tā. Tā kā Latvijā daudziem sporta klubiem arī sākumā ultras nav izveidojušās dabiski, un pēc tam ir kļuvuši par dabīgām ultrām. Tā. Es gan esmu dzirdējis dažādas viedokļas. Ir skaties NBA tagad, kur jau Clippers jau ir tas superfanu, tā siena tribīnēs, bet tagad arī Spurs iet tajā virzienā. Es esmu dzirdējis viedokli, ka, piemēram, Vācijas līga Eiropā, viņi tieši grib tikt, viņiem pirmkārt nav tāds ultru, vismaz basketbolā tādas ultras, un viņi arī negrib to pieļaut, lai tas būtu family friendly pasākums. Jā. Tā kā Eiropā jau pat arī futbola klubi jau arī sāk no tiem huligāniem un ultrām. Daudz, kur dažko vēl ir palicis, bet nav jau vairs arī tā, kā bija, ka tas nav tāda laba lieta. Jā. Starp citu, kad es biju Latvijas radio kruspunktā, pēc Ajax fanu pēc zvaniem bija. Tad viens no futbola cilvēkiem man apgalvoja, ka pat pilnīgākas muļķības. Ka neviens Eiropā tā negrib būt family friendly un ka visi grib tieši tos aktīvos fanus. Bet, es nezinu. Es esmu dzirdējis tādu viedokli. Okay. Tā kā tā. Labi, ejam pie paša... Pro Baller arēnas konkursa uzvarētājs. Mūsu pirmais cilvēks, starp citu, ir saņēmis savu balvu. Vēl neesot ticis, bet solīja, kad aizies uz Pro Baller arēnu paslīpēt savus metienu pretstāstus. Ap citu vienā līgā es pastījos, viņš spēlē komandā, pret ko ir jāspēlē. Jā? Jā, un mēs viņam iedām balvu. Ļoti slikti. Tagad būsim uzmanīgāki. Tāpēc uzvar mūsu komandu. Cerams, ka viņš atsūtīs video, mēs varētu noskautot. Jā, ok. Tā šito sadzam. Jā, tagad toģi būs jāsadz, jo Pro Baller... Kreils? Jā, jo Pro Baller arēnā visi paliek par labākiem basketbolistiem. Brauciet tur. Bet kā mēs dodam dāvankārti? Iepriekšējā reizē mēs prasījām komentāros izveidot savu perfekto Latvijas izlases spēlētāju. Varbūt bija pārāk sarežģīts uzdevums, jo tikai 7 perfektie spēlētāji tika izveidoti. Versijas bija dažādas, bet tagad noskaidrosim, kurš ir pats perfektākais ar izlozes palīdzību, kā gan citādāk mēs varētu noskaidrot vislabāko Latvijas basketbolistu. No tiem, kas bija izlasē, no tiem bija jāizvēlas 6 dažādās kategorijās. Tad ejam pie izlozes, 25 eiro dāvankarte. Mums būs elektroniski šoreiz izloze? Mums būs elektroniski. Wow! Tā. Sandis Silovs! Bet paklausieties. Tas ir mūsu komandas viedrs. Bet tas nav sarunāts. Tas nav sarunāts, bet es uzskatu vienu lietu. Sandi, es tev apsveicu, bet man liekas, mums ir jāizlozē vēlreiz. Jo es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka viņš laimēja par labākais piespēju devējs Endžes līgā Pro Baller arēnas dāvankārti. Viņš ierakstīja komandas čatā, vai kādu nevajag Pro Baller arēnas dāvankārti, jo manu metienu vairs nevar glābt. Es domāju, vai mums atstāt viņam šo dāvankārti vai pārspēlēt. Jo tad visticamāk, jo iepriekšējā... viņš atdos kādam no mums. Es viņu izmantoju. Nē, tad mums jāpārspēlē. Bet pirms mēs pārspēlējam, es gribu nolasīt tomēr Sanda izcila atbildi. Tātad perfektākais Latvijas izlases basketbolists Sanda Silo versijā. Mētiens Mareks Mejeris. Piespēle Artūrs Kuruts. Jā. Aizsardzība Dairis Bērtāns. Atlētiskums Rihards Lomašs. Un personība Mārcis Štembergs. Super. Bet varbūt es domāju, tas būtu izcils komandas. Varbūt piespēle ir Rodions Kuruts. Bet no tiem 12, kas bija sastāvā. Pareizi. Jā, taisnība. Bet es domāju, ka jebkurā gadā, varētu arī Rodions. Jā, tas ir. Man ļoti patīk neko pielikt, neko atment. Es vēl varu būt tās vienīgais, es Čavaru metienā varētu ielikt. Tā. Man stāsta, ka Čavars jaunats līgā esot tā. Jā, es to arī dzirdēju. Tad jā. Ejam vēlreiz ar izlozi. Sanda, piedod. Piedod, bet es vienkārši sadāk izmantot balvu pats. Roberts Stars. Roberts Stars ir tas, kurš laimē 25 eiro dāvanu karti. Nolas viņa versiju. Viņam ir atkal pilnīgs metiens. Dāvs Bērtāns piespēle Artūrs Žagars, aizsardzība Rolands Šmits, atlētiskums Kristaps Porziņš un personība Rihards Lomašs. Nevar nepiekrist. Nevar nepiekrist. Var būt arī šāda versija. Jā.
Apsveicām, Robert, ar dāvanu karti. Tev jāuzraksta uz e-pastiņa apakšā zem video ir informācija. Uzrakst, ka tas esi tu, atsūti savu WhatsApp, ar kuru tev nosūtīt WhatsAppā kādu telefonu numuru ziņu, un es tev tur nosūtīšu elektroniski. Pro Baller Arēnas dāvanu karti, un vispārējie, kas nelēmē vispār, kur klausās, kuriem patīk basīt. Un pat jūs negatavojaties kaut kādai, nezinu, sezonai vai kas, vienkārši patīk pamētāt. Ļoti meditīvi. Ejiet Pro Baller Arēnu, ieliekat savu mīļāko muzonu un mētāt stundu. Vai podkāstu. Jā, vai podkāsts tieši tā. Piemēram, kādu tu ieteiktu? Šūtraunu varētu. Bet mēs mazliet apvainojamies, ka tikai 7 atbildes bija. Tā kā mēs vienu nedēļu izlaižam no konkursiem. Bet konkurss atgriezīsies. Atgriezīsies konkurss nākamajā reizē. Arī mēs atgriezīsimies nākamajā reizē. Tā kā, paldies, ka skatījāties. Sekojam līdzi Eirobasketam. Tūlīt jau nākamreiz noteikti par klubu sezonu gal galā. Apspriedīsim gan jau čempions. Būs pagājis laiks. Labi sarunāts, jā, apspriedīsim arī čempions. Labi, paldies. Vislabāk.